Sveiki visiem! Mēģināšu pāris teikumus pateikt, kā tikt galā ar narcisiem un vardarbīgām attiecībām. Pirmais, uz ko ir jāskatās un jābalstās, ar viņām nekas nav jātiek galā. Kur ir jāskatās, kur ir jāvirs fokus, ir uz tevi. Šajās attiecībās tu iegāji ar konkrētu programmu, sajūtām, sauc kā gribi, tavs pieprasījums. Ja? Ir šis tev ir konkrēta vajadzība no šī cilvēka. Tu viņu piesaistīji dēļ tā. Vai nu tev bail ir palikt vienai, vai nu tev ir vajadzība, lai tevi mīl, vai nu tev ir vajadzība, lai šis cilvēks tev kaut ko dod, kaut ko vajag no viņa. Nepārtraukti ir kaut kāda vajadzība, vai nu drošību, vai nu mīlestību, vai nu bailes palikt vienai. Ja? Ļoti izplatīts. Tad šis narcis, viņš ir tāds, kāds viņš ir, bet tu ejot šajās attiecībās, centies visādi viņu pārmainīt. Ja? Tu jau uzreiz redzi, kas tev viņā nepatīk un ko tu gribi savādāk, un tur sākās šīs mocības, jo viņš absolūti nav maināms. Šis ir cilvēks, kas perfekti manipulē. To viņš vienmēr ir darījis, dara un darīs. Bet tev ir jāapstājās un jāliek viņš mierā. Tas ir tāds, kā, es nezinu, tāds dusmīgs lauva, ja tu pēkšņi gribi, lai viņš paipuisīts paliek un lai viņš izmainās, lai viņš ir tāds foršs un mīļš un tā. Tu vienkārši tādu plēsīgu gribi par mierīgu. Tas nekad nenotiks. Nomierinies. Tev ir jāskatās uz sevi, caur kādu programmu tu šajās attiecībās iegāji. Caur to pašu programmu viņu apzinoties, tu no šīm attiecībām vari normāli iziet ārā un nekad viņās vairs neiekāpt. Ja tu to neesi apzinājies, kas notiek tevī, kas darās tavā zemapziņā, tu iekāpsi tajās attiecībās atkal un atkal, un tās būs īstas mocības. Tu no pirmām knapi būs pusdzīvi tikus ārā, kad jau nākošās tev gaidīsies tur tieši tādas pašas. Tāpēc ir ļoti, ļoti vērtīgi strādāt ar sevi, lai šādi cilvēki, lai šie paši narcisi tev vienkārši netrāpās vairs ceļā. Viņiem ir jāliek miers, ar viņiem nekas nav jādara. Jāskatās ir uz sevi. Tas ir mans ieteikums tev. Un tad viss būs kārtībā. Lai tev forša diena!